ļoti svarīga ir atklātība. Ir atklātība, vispār dzīvē atklātība ir tā, ar kuru mēs vairāk vinnējam dzīvē. Jo ir tas, ko es arī vecākiem saku, bieži vien arī adoptētājiem, tad, kad viņi man pat šo jautājumu jautā, bet es viņiem saku arī tā, ka viņi man nevaicā. Es viņiem pavaicāju, kā jūs izturaties pēc šo adopcijas noslēpuma. Liels prieks ir, ka daudz saka, ka noslēpumus turēt, viņa prāt, ir galīgi neiedzīgi. Un es tam piekrītu. Kāpēc? Tāpēc, kad, ja godīgi, bērns jau jūt. Un jūtu pasauli veidojās mums ļoti agri, līdz ar cilvēku iemiesošanos. Ja mammas miesās sajūta pasauli, bērnam attīstās. Un īstenībā bērns pat jūt. Viņš jūt, kad tomēr viņš ir citādāks. Un tas ir pirmais, kāpēc es arī aicinātu varbūt to neturēt noslēpumā. Otrs moments, vienmēr dzīvē ir kāds labais onkulis, labā tante, labie kaimiņi. Ir diezgan nepatīkamas situācijas citreiz, tā kā bērns ir sasniedzis pusauģa vecumu, viņam ir pilnīgi normāls pusauģa reakcijas, varbūt nekas izteiktāks kā pārējiem bērniem, bet ir dusmas. Jā, vecākiem var veidoties dusmas uz kaut kādu bērna reakciju vai ko. Un ir tā, ka tas tiek pateikts. Jā. Un tad ir vai pats vecāks to pasaka kaut kādā dusmu uzplūdā, vai kā es saku, ir cilvēki, kas to zina riņķī. Pasaule ir maza, Latvija ir maza, Rīga ir ļoti maza. Tā tas ir, kad ja tas tiek pateikts vēlāk un pilnīgi nepiemērotos apstākļos, ja, bieži vien tā ir tāda ļoti nopietna emocionāla trauma bērnam, un tad ir vajadzīgs diezgan ilgs laiks, lai ar to tiktu galā. Jo tur vairāk ir atklātības, jo tas ir labāk, tāpēc, ka mums ikvienam ir šausmīgi svarīga mūsu identitāte. Un tiešām sākot ar to, kā es piedzimu, kā mēs biju vēderā, vispār kā es esmu radies. Man liekas, ja bērnam ir kaut kāda meliša par šo te posmu, tas jau ir jūtams, tas jau tā paliek. Ir tāda visu laiku tāda sevis daļa, kas tev ir kaut kādā miglā, vai ko tu īsti nezini, vai tu nojauti, ka varbūt tur kaut kas īsti nav. Ja jau paņem pavisam dzīvē, tad droši vien, ka tas ir savādāk. Bet tad, ja cilvēks ir ar kaut kādām jau atmiņām, viņam tur mēģināt viņas izdzēst, tas ir pilnīgi nereāli. Viņam ir skaidrs, ka pienāk brīdis, kad viņš zinās visu savu vēsturi. Cilvēkam ir jāsaprot, kas viņš ir, no kurienes viņš ir nācis, kāpēc viņš ir šeit, kāds ir bijis viņa ceļš, jo pretējā gadījumā viņam var būt kaut kādas identitātes problēmas, un tas galīgi mums nav vajadzīgi. Es domāju, ka varbūt arī ir mazliet savādāk tiem cilvēkiem, kuriem nav savu bērnu. Un, man liekas, ka mums bišķiņ atšķirās motivācijas, jo mēs spērām šo soli, nevis lai mums būtu bērns, bet lai šis bērns izaugtu laimīgs, tāds ar koncentrāciju uz bērnu, lai mēs palīdzētu šim bērnam izaugt maksimāli laimīgam un pilnīgam. Es pieļauju, ka savādāk varētu būt ģimenēm, kuras ņem bērnu ar motivāciju, lai mums būtu bērns, lai mēs izbaudītu šo vecāku lomu, un tad iespējams, ka viņiem var būt kaut kāda greizsirdība vai kaut kas uz tiem bioloģiskiem vecākiem. Tad, ja bērns ir pieņemt ģimenē, es neredzu tur nekādu grūtību bērnam, tad, kad ir kāpēcīšu vecums, un ka viņam ir daudz jautājumu, viņam tie jautājumi radīsies, jo viņam nebūs mazās bildītes, tā kā viņš bija maziņš zīdainītis, un citiem bērniem varbūt viņas ir, un viņam viņas nebūs, un viņš ģimenē būs nonācis, visdrīzāk jau tomēr no pusgada vecuma vai vēlāk. Tad izstāstīt to, ka tev bija tik un tik gadu, kad tu ienāci mūsu ģimenē, un mēs par to ļoti priecājamies. Mēs tevi mīlam, un tu esi mūsu bērns, mēs esam tavi vecāki. Un ja bērns kaut ko vairāk vaicā, tad bērnam var izstāstīt. Citreiz dzīvē ir tā, kad bērns piedzimst ģimenē vecākiem, kas viņu nespēja izaudzināt, jā, jo dzīve ir dažāda, un arī situācijas ir dažādas. Un ir tā, kad par bērnu tad rūpējās un audzina cita ģimene, kas bērniņu pieņem pa savējo. Bērniem saprotamā valodā.
Ļoti vienkārši to var izstāstīt. Un, ja vecāks pats jūtās komfortā ar šo tēmu, viņš neuztraucās. Viņam neliekās, ka tas ir kaut kas ļoti kutelīgs, ja viņš to bērnam stāstīs. Tad viņš to ļoti vienkārši var pastāstīt, un īstenībā to pasakot vienreiz tā pat nav vairs tēma. Bērns to pieņem, un vecāki to pieņem, dzīve turpinās, un bērns to arī novērtē. Viņš novērtē. Un tad tās attiecības viņas gan godīgākas, gan sirsnīgākas vēl var veidoties. Tas ir pamats, es domāju. Un nav ko slēpt, kad bērns ir ienācis no kaut kāda zināma vecuma ģimenē, jo tā ir taisnība. Tā ir taisnība. Es domāju, ka biežāk tā ir problēma nevis bērniem, bet vecākiem pašiem. Atzīt to, ka tas ir bērns, varbūt tās, ko viņi gribētu par savu, bet kas bioloģiski nav pašiem savs. Viņi paši nejūtās komfortā ar šo tēmu, un tāpēc izvēlās apiet šo stāstu. Ja, vai arī varbūt tās citreiz tā pieredze, kad ir varbūt tās zināmas grūtības un bailes, kad pasakot bērnam to, varbūt gadīsies tā, ka viņi netiks novērtēti kā vecāki, un bērns vai viņiem pārmetīs, vai būs zināmā vecumā, ka tuliņ skries meklēt savus īstos vecākus. Ja? Dažādas fantāzijas par to, kāpēc vecāki izvēlās to nedarīt. Tieši pie mums viņš tā, kad viņš kaut ko sadusmojās, tad viņš, bet kāpēc jūs tik ilgi nebraucāt man pakaļ? Kur jūs kavējāties? Un tā kā viņam tikai 4 gadi, tad tā grūti ir izstāstīt visu to, viņam saprotamā veidā izstāstīt visu viņu stāstu pilnībā. Jo viņam eksistē šobrīd daudz ģimene, un mēs par savu īsto mammu vēl nav tas vecums, kad mēs tā visu tā pilnīgi varam pārunāt. Un tad, viņš uztver, ka mēs esam viņa īstie vecāki, viņš ir dzīvojis kādu laiku daudz ģimenē, mēs esam viņa īstie vecāki, un mēs ilgi neesam viņam braukuši pakaļ. Tādas dusmas. Un tagad arī tas mazinās, bet īstenībā tā ir viena no tām lietām, ar kurām mums ļoti bija jāstrādā un joprojām. Tā viņam mazināt to tā kā aizvainojumu par to, ka jūs ilgi man nebraucāt pakaļ, un viņam arī ir diezgan spēcīgi tāda greizsirdība uz to posmu mūsu ģimenē, kad viņa vēl nebija. Piemēram, kad skatās ģimenes albumu, kur te ir Jāņi, piemēram, visi forši ir, es tur nebiju, tāpēc, ka jūs mani ilgi nebraucāt pakaļ. Vai, piemēram, vēl viens, protams, ir tāds sāpīgais jautājums par to, ka viņš redz, kur meitenes ir mazas zīdainīši, vai arī ir arī bildes, kur es, piemēram, esmu ar lielu vēderu ar meitenēm, un tad viņam arī, tur meitenes, ja, un tad viņš tā kā droši vien, ka viņam ir tā diezgan mītiskā uztvere par to, kā viņš ir radies. Viņš saprot to, ka meitenes ir, bet viņš nav man vēdera audzis. Un tad viņš tā, viņš bija tāds mazs kukainītis pie mammas Ņīnas. Un tad viņš bija maziņš, un tad viņš tā izauga. Šie ir jautājumi par to izcelšanos, kas, protams, mums jau šobrīd parādās, un kas, protams, ka būs arī nākotnē. Ir vecāki, kas adoptējuši bērniņu. Man tiešām ir praksē bijuši gadījumi, kad aiziet vai no semināra, vai dzird tiešām brīnišķīgu kādu interviju, izlasīt žurnālā, un tagad saprot, ka nav pateikuši, un uzreiz ir uzdevums tagad mesties teikt. To gan es tagad negribu apgalvot, ja tas nav pateikts kaut kā atbilstoši tai gatavībai, tad uzreiz ir jāmetās bērnam to teikt. Drīzāk ir jāsaprot, kā tad es uz to varētu iet, ja ir tā kā iespēja par to runāt, atrast laiku un vietu, un tas nozīmē, kad būt ar bērnu kontaktā, un, ja, piemēram, vecāks nedramat izvērš šo tēmu, ka es esmu tevi adoptējis pirms tik un tik daudz gadiem, un spēt arī vienlaicīgi ar to pateikt, ka tu esi mūsu ģimenē un tu esi man kā savs. Un es tevi mīlu, un tas nekādā veidā neietekmē mūsu attiecības. Ja? Tas nenozīmē, ka nebūs reakcija uz to. Reakcija būs jebkurā gadījumā. Bet tas ir tas, kam ir jāiet pilnā komplektā. Un drīzāk ir jārada sākumā tā pārliecība par to, ka es tevi mīlu un ka tu esi drošs un es vienmēr būšu tevi atbalstīt. Tu vari droši justies mūsu ģimenē un vienmēr mēs tevi atbalstīsim un es būšu tevi droši atbalsts. Jā. Var arī teikt, bija tā, ka vecāki darīja pāri
Citreiz vecāki paši neprot audzināt bērnus, īpaši tad, ja viņiem ir tāda pieredze, ka viņi varbūt nav labi audzināti, nav kur pasmelties to pozitīvo informāciju, kā darīt. Vecāki to darīja pāri. Un tāpēc ir tā, ka, lai tu nonāktu drošībā, un lai te varētu audzināt tā kā labi, un lai tu justos mierīgs un atbalstīts, tāpēc tas pie mums. Ja? Nevienmēr ir jāstāsta, kas nu tur viss bija. Ja? To var arī savādāk izstāstīt. Kā es saku, to darīja pāri. Un tā ir taisnība. Ja. Ja bērns uzzina par to kaut kādā tādā ļoti nopietnā vecumā, ja, protams, kad diezgan saļogās pamazam kājām, tikai tāpēc, ka mēs esam pieņēmuši vienu realitāti. Nu, pieņemsim, ja šī jūšana nav bijusi tik spēcīga. Ja? Un tad ir tā, ka tagad tu man izstāsti kaut ko pilnīgi citu, un tagad man tas kaut kas pilnīgi cits ir jāpieņem. Protams, kad ir ļoti daudz jautājumu tajā kontekstā, kāpēc manim tā notikās. Es esmu pilnīgi apjucis, varbūt tās ļoti normālas reakcijas šādā situācijā. Un iespējams, ka ir tie daudzie jautājumi. Un es domāju, varbūt šajā brīdī derētu arī vecākam padomāt, ja bērns to tomēr uztver diezgan. Un viņš arī uztvers trauksmaini. Ja? Arī varbūt tās iespēja griezties vai nodrošināt bērnam speciālistu. Ja? Šī gadījumā cilvēku, kas tā kā ir no ģimenes loceklis, bet ir no malas, kas viņam spējas ļoti labi viņu virzīt cauri šim pieņemšanas tam momentam, kas arī ir tā kā vajadzīgs noteikti iziet cauri zināmām sērām, ja, jo tiek kabērēta ilūzija par to, ka tas es domāju, ka ir tā, bet ir savādāk. Un tas nozīmē, ka jaunā situācija ir jāpieņem. Otrs moments ir tas, ka tad, ja ir spriedzes attiecības starp ģimenē, protams, starp vecāku un bērnu, kas ir ģimenē pieņems no kaut kāda brīža un ir ienācējis, tad, ja vecāki pateiks, tu neesi mūsu bērns, droši vien, ka tam varbūt tās arī vēl varētu būt pavadošie visādi teikumi, piemēram, kad nav jau brīnums, kāpēc tu neesi iejuties un tā tālāk. Tās ir konflikta situācijas, diemžēl viņas bērnam ļoti, ļoti citreiz arī sāpīgi. Tiek, var teikt, tā kā sāpīgi rosināts attiecībā uz to, kad bērnam tiek pārmests caur to, ka viņš nav savs. Kad bērnam rodās ilūzija, kad tas viņa vecāks varētu būt labāks. Un ka viņam šis vecāks ir jāatrod. Jo viņš varētu viņu tomēr tā kā pieņemt pa īstam, un varbūt tas, ko viņam stāsta, tā nav taisnība. Un gribās to vecāku visām varītēm redzēt. Un izteiktāk tas ir tad, ja, piemēram, šī otrā vide, ja, šie vecāki, kas ir adoptētāji, viņiem nav šī emocionāli ciešā saikne ar bērnu, un bērnam ir šīs ilgas pēc tā, lai tas būtu. Un, protams, kad šīs ilgas lielākoties ir saistīts ar saviem īstajiem vecākiem, un tad arī meklē šos vecākus rokā. Tas tāpatās kā bērni, kas ir valsts audzināšanas iestādēs, ja, tā kā izauguši viņi, lielākoties viņi uzmeklē šos vecākus. Ja, tad arī, ja. Protams, klāt pie šī adopcijas noslēpuma vai kaut kādā laikā var pateikt, kad ir zināms, ka viņam ir brāļi vai māsas, to var pateikt. Ja. Bet ko viņš dara ar to, kad viņam ir brāļi un māsas, un kuri varbūt tās aug citās ģimenēs? Es gribu teikt, ka tā pilnīgi viņa paša darīšana, ja, bet nekādā veidā nevajadzētu tagad pa visām varītēm censties viņam izpalīdzēt šo ģimeni atrast, ja? Šo bāzes ģimeni tādā veidā, kas izkaisīt. Ja? Tas drīzāk liecina par to, ka ir kaut kas emocionāli stipri uzrunāts pašam vecākam, ja? Par to, ka viņi ir kaut kā tad ļoti aizkustinājis. Ja šis bērns stāsts, viņš grib izpalīdzēt, ja? Bet es domāju, mēs nedrīkstam uzņemties tādā veidā atbildību par otru. Viņš ir mūsu ģimenē, mēs viņu audzinām, un ir tā, ka viņam varbūt šeit ir māsas brāļi, ja, tie, kas ir pārējie ģimenes locekļi, un tādā veidā mēs arī šeit veidojam ģimeni, neko nepārspīlējot. Ja viņš izaugot gribēs satikt savus vecākus, un tas ir iespējams, tāpēc, ka mēs jau zinām viņu vārdus, uzvārdus. Viņu vecākam sūta man dāvanas uz Ziemassvētkiem, vārdienām un tā tālāk. Kasts ar končām. Jā. Un ja viņam tas būs svarīgi, tad lai tas tā ir. Ja viņam tas būs svarīgi, tad tas būs svarīgi. Valstī ir programma, kas finansē psihologa atbalstu, proti ir iespēja adoptētājiem saņemt konsultācijas pie psihologa bez maksas. Ja ir svarīgi sīkāka informācija, aicinu skatīties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā, kur ir sadaļa
atbalsts adoptētājiem, arī šis psiholoģiskais atbalsts. Mēs, protams, būtu laimīgi, ja mēs varētu katrā lielākajā pilsētā psihologu nodrošināt. Diemžēl tik lielas iespējas mums nav, bet Rīga, Valmiera, Tukums, Liepāja, Reizekne ir tās vietas, kur psihologa konsultācijas ir saņemamas. Ir arī pašvaldības, kuras nodrošina psihologu palīdzību, bezmaksas, ir bāriņtiesas, kurās strādā psihologi. Katrā ziņā, ja jums ir sarežģījumi, problēmas, jautājumi, divas lietas. Nebaidieties jautāt padomu, neaizmirstat, ka bāriņtiesa ir jūsu draugs šajā procesā, padomdevējs, nav soģis, palīgs tātad, un jautājiet pēc palīdzības